Kāds rezultāts mēs sasniedzām pirmajās 30 dienās? Rezultāti bija labi. Ja naudas izteiksmē jūs tur gribat zināt, ap 14,000 variantu. Pirms mēs uzsākām sadarboties, varbūt kas bija kaut kādas tādas galvenās problēmas, izaicinājumi, ko saskaries? Sadarboties ar pareiziem cilvēkiem, tas bija galvenais izaicinājums. Kad bija kaut kādas galvenās lietas, varbūt, kas tev patīk joprojām sadarbojoties ar mums? Man patīk jūsu attieksmi, jūsu profesionālais līmenis arī. Man patīk tas, kā jūs stratēģiju veidojāt. Viss arī, viss kreatīvi, viss bija labi. Labdiena visiem! Čau! Šodien esam ar mūsu klientu Juri. Sveiciens Jurim! Čau! Un šī laikam būs tāda neliela atsauksme vispār par mūsu sadarbību kopējo. Tad, Juri, varbūt sāksim ar to, kad pāris vārdos iepazīstināt, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies. Nodarbojies to, ka nododu patiesās zināšanas tālāk cilvēkiem. Pārsvarā tas ir caur ciparu psiholoģiju un vediskajām zināšanām. Tā kā tas ir tas galvenais, ar ko es nodarbojos šajā brīdī. Jā, mēs ar Juri sadarbojamies jau pusotru mēnesi. Jautājums, pirms mēs uzsākām sadarboties, varbūt kas bija kaut kādas tādas galvenās problēmas, izaicinājumi, ko tu saskaries? Vienalga biznesā vai mārketingā? Galvenie izaicinājumi bija tā, ka mārketings kliboja. Nebija īsti tādi cilvēki, kas tā baigi uztais, izņemot to, ka man pašu asistenti ļoti labi darbojās, par to cepur nost, bet, teiksim, bija mēģinātas kaut kādas sadarbības uz ārpus pirms tam. Viņš bija neveiksmīgs kaut kādā ziņā un galvenie izaicinājumi sadarboties ar pareiziem cilvēkiem, tas bija galvenais izaicinājums. Tad, kas bija pirmā mēneša galvenie rezultāti? Kāds rezultāts mēs sasniedzām pirmajās 30 dienās? Man tas ir visgrūtāk, tāpēc, ka es baigi par rezultātiem nedomāju, es vairāk kalpoju cilvēkiem, bet rezultāti bija labi. Rezultāti bija jūtams riktīgs pieaugums. Neatceros, ja mēs tur rezultāts jau jūs man vairāk rādījāt caur Facebook, caur visām tām sistēmām, ko jūs izveidojāt. Tā kā rezultāti tur bija ļoti labi. Ja naudas izteiksmē jūs tur gribat zināt, ap 14,000 variantu. Vai pirms mēs uzsākām sadarboties, tev bija kaut kādas šaubas sākt, nesākt, darīt, nedarīt? Man nebija. Es kaut kā pēc pirmās jau sarunas sapratu, ka viss ir labi. Un neskatoties, ka bija neveiksmīgs kaut kādas pieredzes, pirms tam es sapratu, ka te viss kārtībā. Cilvēkiem pareizi mērķi, cilvēkiem pareizi attieksmi pret darbu un nebija. Un man vēl vairāk pateikt, man patika, kā tieši tu iedevi tādu visu skaidrojumu par sadarbību. Pat tev bija izveidot kaut kādu, man liekas, tur video, kaut kāds bija, es atceros par prāti kaut kādām šaubām, vēl kaut kas, kurš bija labi. Protams, ka viņam pilnīgi piekrīt, ka tas tā strādā, un tas viss forši, to vajag darīt. Un man nebija šaubas, es biju pilnīgā uzticībā un saprotu, kā tas viss darbojās. Un galvenais bija svarīgi saprast, ka šie cilvēki, jūs, tu un pārējā tavu superkomandu, ka viņiem ir pareizie mērķi palīdzēt gūt rezultātus. Un līdz ar to paši gūstat rezultātus un ļoti labi sadarbība veidojas. Kas bija kaut kādas galvenās lietas, varbūt, kas tev patīk joprojām sadarbojoties ar mums? Tad galvenie ieguvumi? Jā, man patīk jūsu attieksmi, jūsu profesionālais līmenis arī, kur jūs ejat, jo es jau pēc cipariem jūs pazīstu arī, tā kā jūs ļoti labi sadarbojaties, katrs savu darbu ļoti labi darat. Man patīk tas, kā jūs stratēģiju veidojāt, viss arī, viss kreatīvi, viss bija labi. Ātrums bija ļoti labs, arī ļoti labs ātrums bija. Es atceros, ka es pats sākumā biju aizņemts tur ar savām lietām, jūs pacietīgi tur pagaidījāt, bet mēs ļoti ātri visu izdarījām. Ļoti labs ātrums ir, jā. Es saprotu, ka jums ir vēl klienti, bet neskatoties to, jūs nepiegriezāt manu uzmanību un ļoti labi darījāt visu. Jā, ar Juri mums ir īpaši, mums ir, laikam, 4 produkti jauni mēnesī, 2 webināri, 2 maratoni un ātrums tiešām ir ļoti labs. Kruti, varbūt ir skatītājiem, ja viņš šobrīd šaubās, teiksim, sāk sadarbību, nesāk sadarbību, viņš tur domā, vai viņš te Džeki var, vai viņš te nevar, ko tu teiktu viņam, ko tu viņam varbūt ieteiktu, vai balstoties no savas pieredzes? Es varu pateikt, ka šaubas vienmēr mūs noroka. Tā kā vajag izvērtēt, bet es varu pateikt, ko viņam darīt, viņam pašam jāpieņem lēmums. Es varu pateikt pa jums, ka viennozīmīgi super sadarbība ir. Cilvēki ir atbildīgi, cilvēki dara savu lietu, cilvēki risina jautājumus, cilvēki nepazūd. Nav tas, kad kaut kur ierokās neatbild, vēl kaut ko nerisina, visu laiku risina, tāpēc, ka notiek virzība uz rezultātu. Un, viss ir ļoti labi, man ļoti patīk, tāpēc, ka es pats aizņemts ar ļoti daudz cilvēkiem runājot visu laiku, un man nav laika, mēs tik daudz to darīt, un jūs to visu izdarat. Tas ir superīgi. Paldies.